Es domāju, katram no jums ir kaut mazākais priekšstats par to, kas ir grafiti. Bet ar ko atšķirās šis grafiti no grafiti mākslas? Par to tūlīt pat. Say what you order, world that I order. Pay the cost, father time ain't never lost. The boss, y'all ain't heard it, I work it. The senior circuit, see some quit it, cause they ain't get it by music. My aim is Grafiti būtība ir tāda noķerma, ja, ka tas ir aizliegtā māksla, nelegālā, ja, ka pēc iespējas vairāk atstāt savus parakstus vairākās vietās. Un varētu pat teikt, ka māksla ļoti maz sakars lielākoties, tie vienkārši apķērpājumi un zīmju atstāšana. Kā ir ar tiem tiešām māksliniekiem, kas zīmē zīmējumus, kuriem ir tiešām doma, izdoma, un viņi to arī liek lietā? Ļoti maz tādi ir, ja mēs par grafiti meisteri runājam, tas ir ļoti maz. Pamatā viņi uztaisa tie grupējumi, kas izlāk vienu parakstu, teiksim, Princis, Tase, Fāro, Sēne, Aste, 115, un tad viņi savā starpā sacenšās atsākt pēc iespējas, kuram vairāk, pēc iespējas redzamākā vietā, lai tas būtu atstāts tur un citur netiek klāt. Un es nevaru teikt, ka man ir pozitīvas emocijas, ja es redzu tikko renovētu fasādu nokrāsot, un uz tās tiek atkal kaut kas uzķērpāts. Ko izstāst, kā tev tas izdevās, proti, šī ir vienīgā oficiālā vieta, kur ir kaut kāds zīmēšana notikusi? Jā, principā 2 nedēļas atpakaļ mēs Latvijas jaunātās studentās sporta arotbiedrība sarīkoju tādu pirmo legālu un pirmo oficiālo grafiti jauniešu sacensības. Visnībā bija grūti dabūt visus to saskaņojumus, bet tomēr mēs to spējam. Nu, saka godīgi, cik tas ilgi gāja un ar ko tad bija jāsaskaņo, lai pāris bildes uzlikt uz sienas? Principā aizņēma vairāk par 2 mēnešiem, lai dabūtu visu saskaņojumus. Vajadzēja to saskaņot gan ar Rīgas satiksmi, gan ar Rīgas būvvaldi, gan ar Rīgas tiltiem, ar ļoti daudz instanciem, gan ar policiju, bet tomēr to mēs spējam dabūt. world that I order. Pay the cost, father time ain't never lost. The boss, y'all ain't heard it, I work it. The senior circuit. Tas diezgan neierast kompānija priekš manis, proti tribal banda, ja? Vai kā pareizāk teikt, nevis banda, bet, nu, tomēr komanda. Nu, Principā cilvēku komanda, kurus apvieno mākslu. Bet māksla, nu, laikam tajā ziņā, ko īpaši neatzīst, ne domas cilvēki, ne valsts cilvēki, nu, arī uz ielas, laikam, nav tā, ka visi atbalsta. Nu, ziniet, var neatbalstīt, tā ir viena lieta, bet ir divas dažādas lietas. Cilvēki, kas skatās, nu, piemēram, uz to, kas šeit ir uzzīmēts, praktiski 90% šo zīmējumu uztver pozitīvi. Šitais ir tavs darbs, cik es saprotu. Tas ir mans darbs, jā, ka es esmu bišķiņ ieguldījis visu. Kāds bija tas process, kamēr tu zīmēji cilvēki nāc klāt, atbalstīja vai atkal tieši otrādi? Bija pirmais pats mirklis, kad, protams, viens cits džekiņš te bija pirms manis, tā kā druskuņi jau bija iesācis, es vienkārši kavējos ar te transportu. Un tad viņš teica, ka, nu, viņš tikko pāris pirmās līnijas ir vilcis, tad pirmie, kas nāca garām, nu, tur bija vārdi kā maitas gabals un ko tu te atļaujies un tā tālāk. Pagāja apmēram jau kaut kāds bija trešais piegājiens, tad jau cilvēki, kas te staigāja garām, ir, o, malacis, super, paldies, un tā turpināt. Viss mainījās. Pirmais bija tas pirmais efekts, nu, kad, jā, atkal ķēpā kaut kāds kārtēji ir. Bet šobrīd man laikam te ir fanu, laikam visu šī tāda tuvākās mājas iedzīvotāji, nu, es nezinu. Divas dažādas pasaules, vieni skraida apkārt, vieniem tā ir spēle, viņi uz ielām zīmē, tur sacenšās, kurš kurā vietā, kur trakākā, kurš vairāk, kurš smukāk, varbūt ne gluži smukāk, bet citiem atkal tas ir vairāk vai mazāk. Izpausmes veids gribās to savu lietu, to grafitī taisīt legāli, kaut kur jaukāk un attiecīgi šādi. Un tas ir arī, protams, acīm baudāmāk. Nu, viss stils jāmācās arī ar zīmoliem, ar marķeriem, mājās. Gadu ilgi izstrādāt savu stilu. See some quit it, cause they don't get it by music. My aim is to get what my name is. Šos vien vairāku 100 metru garumā zina gan paši zīmētāji, gan arī, protams, tie, kuri te vārsta. Šeit ir uzzīmējuši ne tikai latvieši, bet arī ārzemnieki ir bijuši ciemos, lai atstātu savus mākslas darbus. Kāpēc to nepadarīt par legālu?
Jautājums neatbildēts. Ko lai saka, nav komentāri. Protams, ka tas nav labi. Par ko, bet paskatāmies, ko jūs, Traibali un arī viesi no ārzemēm esat uztaisījuši. Kā tas izskatās tagad? Proti. Atkal tāda pati situācija. Principā puiši centās, lai izveidot dāvanu mums, rīdziniekiem, lai būtu skaisti un pozitīvi sieni. Lūk arī draugi no Kopenhāgenes, jāsaka šedevrs 3 stundu laikā. Daudzviet Eiropā pilsētu centros grafitī māksliniekiem ir atvēlētas oficiālas sienas, kur izpausties. Piemēram, Rotterdamā tas ir pat vesels laukums, ko arī redzat. Pēc 7 gadu politiskās cīņas arī Kopenhāgenā ir oficiālā grafitī siena. Jāsaka, necūkojies, ja neesi pārliecināts par to, ko tu dari. Šie džeki ir pārliecināti. Vienkārši mīli Rīgu.